Labrīt! Esiet sveicināti Virši webinārā. Mēs sāksim ar uzņēmumu prezentāciju, pēc kuras sekos jautājumu un atbilžu sesija. Jūs esat laipni aicināti iesaistīties diskusijā, ierakstot savus jautājumus Q&A logā, kas atrodams zem prezentācijas. Webināra ieraksts būs pieejams publiski īsi pēc webināra beigām. Šodien ar mums kopā ir uzņēmuma valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Jānis Vība, kā arī valdes locekle un finanšu direktore Vita Čirjevska. Jāni, Vita, lūdzu, dodu vārdu jums. Jā, labrīt, mīļie darbinieki, partneri, klienti, investori un ik viens, kam interesē mūsu uzņēmumā notiekošais. Pusgads atkal ir pagājis, vismaz mūsuprāt vējas pārniem, un tāpēc šodien izstāstīsim tātad, kas tad ir tās aktualitātes, kas ir piedzīvotas 6 mēnešu laikā. Ieskicēsim gan notikumus, gan finanšu rezultātus, tā kā kopā ar Vitu mēs tad, tuvākās stundas laikā cerams sniegsim tādu vērtīgu informāciju ikvienam, kam interesē notiekošais. Kā parasti mēģināšu ātri izskriet cauri tai globālajai bildē, kas tad notiek enerģētikā pasaulē. Atgādināšu, ka parasti skatāmies uz degvielu, dabasgāzi un elektrību kā 3 segmentiem. Un jāatzīmē, ka, godīgi sakot, nekas ārkārtējs 6 mēnešu laikā nav noticis. Ja mēs runājam par degvielu, tad šī bāzes cena, ko parasti skatās Brent naftas cena par barelu, pirmā pusgadā ir svārstījusies robežās no 76 līdz 90 dolāri par barelu. Šīs svārstības nav bijušas būtiskas, tomēr tie notikumi ir bijuši, kas šīs svārstības nedaudz ir ietekmējuši. Primāri, protams, jārunā par to, kas notiek tuvajos austrumos, jo atgādināšu, ka šī saspīlējums, kas ir starp Irānu, starp Izraēlu un arī viss notiekošais Gazas sektorā, tas, protams, ir atstājis zināmas drošības un loģistikas tādus izaicinājumus Sarkanajā jūrā. Kāpēc Sarkanā jūra ir strateģiski svarīga? Tāpēc, ka pa šo ceļu tiek transportēti ap 10% no pasaules naftas, un tāpēc, protams, jebkura tāda konflikta iespējamība šajā rajonā diezgan ātri atspoguļojās arī naftas cenās. Tāpēc, zināmos posmos, kad šis saspīlējums kļuva asāks, tad arī šīs cenas gāja uz augšu, kad atkal notika tāds atslābums, tad uz leju. Bet, principā, nekas ārkārtīgi svārstīgs aizdītos 6 mēnešos naftas cenās nav bijis. Tāpat jāatzīmē, ka naftas eksportētāju valstu apvienība OPEC ir turpinājusi pagarināt šo naftas ieguvas ražošanas samazinājumu ar mērķi, protams, neļaut naftas cenai iet uz leju, tātad ar mērķi stabilizēt šo naftas cenu un mēģināt arī to paaugstināt, jo līdz šim pasaules ekonomika nav bijusi arī ārkārtīgi, veiksmīga, kas nozīmē, ka pieprasījums nav bijis ārkārtīgi liels, un tad attiecīgi veids, kā OPEC mēģina šo cenu regulēt, ir caur šo piedāvājumu, jeb tātad mazināt šo piedāvājumu tirgu. Un kas notiks tālāk? Kā es vienmēr saku, tā ir absolūta loterija, bet droši vien no vienas puses tātad pieprasījuma pusēm ļoti uzmanīgi jāstāsta, kas notiek ar pasaules ekonomiku, jo loģiski, ja ekonomika uzrāda tādu spēcīgāku izaugsmu, tad šis pieprasījums pēc naftas ir augstāks un attiecīgi arī cenas varētu iet uz augšu. Otrā pusē savukārt, ja tuvajos austrumos šis saspīlējums pārauga vēl, tādā karstākā stadijā, tad tas var ietekmēt arī piedāvājuma pusi un, attiecīgi, zemāks piedāvājums arī augstākas cenas. Bet tikpat labi, ja saspīlējums ir mazāks un ekonomikas attīstība pasaulē ir arī zemāka nekā gaidīts, tad naftas cenas varbūt arī nepiedzīvos izaugsmu. Tā kā, jāstāsta, kurš no faktoriem, uzvarēs nākamajos mēnešos. Tas par degvielu, par dabasgāzi, tad tur jāatzīmē arī, ka pēc šiem amerikāņu kalniņiem, kas bija 22. 23. gadā, mēs pašlaik esam diezgan stabili nostabilizējušies 30 līdz 40 eiro par megavatu cenas robežās. Un tas patiesībā ir veicinājis arī, redzam arī pēc statistikas datiem, ir veicinājis tātad atkal pieprasījumu atgriešanos pēc dabasgāzes produkta.
lokāli Latvijā, protams, dabasgāze primāri konkurē ar propānu, un ja propānam bija ļoti liels apjomu pieaugums tieši 22. un kaut kādā mērā arī 23. gadā, kad dabasgāzes cenas bija augstas, tad tagad jau redzam atkal, ka tendence iet atpakaļ, ka propāna pieprasījums mazinās, un savukārt pieprasījums pēc dabasgāzes dēļ šo, teiksim, loģiskāku cenu attīstības ir atkal atgriezies tādā diezgan augstā līmenī. Varbūt ir jau piemirsts, bet ir jāatgādina, ka pēc 6 mēnešu pārtraukuma tātad mums ir atjaunota šī te, savienojuma darbības starp Somiju un Igauniju dabasgāzē, jeb šis te Baltic Connector gāzes vads, kurš aprīlī tātad atjaunoja darbību, un līdz ar to šis te izaicinājums ar dabasgāzes nodrošināšanu kaut kādā mērā ir atrisināts. Tieši no Somijas puses, kas tā tad nāk. Un jāatzīmē arī, ka statistikas dati parāda to, ka dabasgāzes krātuvju piepildījums Eiropā pašlaik ir atkal augstā līmenī, līdzīgi kā tas bija 23. gadā, tāpēc kaut kādā mērā varam secināt, ka esam gatavi sagaidīt ziemu ar uzkrātām rezervēm. Un atkal, kas notiks otrā, teiksim, pusgadā? Grūts jautājums, bet redzam arī, tas nebija varbūt šī grafikā vēl atspoguļots, jo tas notika pēc otrā pusgada, jūlijas, augusts, bet attiecīgi pēc Ukrainas ieiešanas arī Krievijas teritorijā un pēc tam, kad tātad Ukrainas kontrolē nonāca šis te Suģas reģions, kurš savukārt ir atbildīgs par dabasgāzes tranzītu un sadali uz vairākām Eiropas valstīm. Attiecīgi dabasgāzes cenas palielinājās par līdz pat 11%, tieši ar domu, ka varbūt varētu sagaidīt kaut kādus dabasgāžu piegādes traucējumus. Pašlaik tas nav piepildījies, šīs bažas un atkal tās cenas varētu iespējams normalizēties, bet atkal tā izaugsme cenās viņa nav bijusi ne tuvu tāda, kādu mēs redzējām 22. gadā. Tā kā pašlaik es teiktu, salīdzinoši saprātīga cenu dinamika dabasgāzē. Un elektrībai tur attiecīgi, protams, turpinās šis atjaunojamo energoresursu tāds jaudu palielinājums. Primāri, protams, šeit jārunā par saules enerģiju. Un redzam, ka, kā jau arī iepriekšējos gados, ka dienās, kad ir šī saule un ja vēl vējš uzpūš, tad šī cena elektrībai ir ļoti zema. Un te gan jāmin vēl viens tāds specifiska detaļa, ka ir šis starpvalstu savienojums Estlink 2 starp Baltiju un Somiju, un tur ir bijušas tādas tehniskas ķibeles, ja tā var teikt, un attiecīgi līdz pat septembrim šīs tehniskie izaicinājumi turpināsies. Un tāpēc redzam to, ka vasaras laikā principā šī cenu atšķirība starp Baltiju un Somiju ir ļoti augsta elektrībai, jo attiecīgi tiek traucēta šī elektrības eksports no Somijas uz Baltiju. Bet atkal tātad septembrī šim vajadzētu atrisināties un attiecīgi atgriezties pie tādas normalizācijas jau Baltijas un Somijas reģionu līmenī. Un arī interesants cipars, pēdējais punkts, ka tuvu jau pie 80% no atjaunīgajiem energoresursiem nodrošina Latvijas tātad saražoto elektroenerģiju pirmajā pusgadā. Attiecīgi, es teiktu, diezgan būtisks cipars, kas parāda, ka neskatoties uz to, ka mēs varbūt esam nedaudz lēnāki nekā Lietuvā un varbūt arī Igaunijā, tomēr tā dinamika atjaunojamajos energoresursos ir pozitīva un virzāmies tātad uz šo te zaļo elektrības īpatsvaru paplašinājumu. Tas ir ievadam. Tad ejam varbūt tālāk jau nedaudz konkrētāk par mūsu uzņēmumu. Un līdzīgi kā arī pirms pusgada mēs vēlētos šī webinārā tātad parādīt vēlreiz mūsu strateģiskos mērķus, kur tad mēs esam 23. gadā un kur plānojam nonākt 28. gadā. Un turpmākajā prezentācijā mēs par katru no šiem mērķiem izstāstīsim, kā tad mums veicās. Tātad iesim cauri gan
staciju tīkla attīstībai, gan darba devēju attīstībai tēla, gan kā mums veicās ar alternatīviem degvielas veidiem, gan kā mums veicās ar biznesa diversifikāciju, un, protams, arī par finanšu rezultātiem pieskārsimies. Nu, tad sāksim ar pirmo sadaļu. Un pirmā sadaļa tātad ir, kā mums veicās ar stacijas tīkla attīstību. Pirmais pusgads, es teiktu, ir diezgan bijis mums apjomīgs gan darba, gan investīciju ziņā. Ielikti ir tādi, manuprāt, spēcīgi pamati tālākai attīstībai konkrētās vietās. Un primāri tātad, ja mēs runājam tieši par atvērtajām degvielas uzpildes stacijām, tad pirmā pusgadā esam atvēruši 3 uzpildes stacijas. Tātad viena no tām atrodas Viskuļu ielā Rīgā. Un tad ir vēl 2 stacijas, ko atvērām tuvāk jau jūnijam, Siguldas Salaspils. Tā kā 3 stacijas ir atvērtas un arī vietās, kur mēs iepriekš neesam varbūt bijuši pietiekami pārstāvēti. Tāpēc tas ir tas sākotnējais komentārs. Un otrs ir tas, ka turpinām arī attīstīt mūsu šo te biznesa virzienu par veikaliem, kas piedāvā veikalu produktus, bet nepiedāvā degvielu. Attiecīgi mēs esam tātad Origo atvēruši veikalu. Un tas, kas ir ļoti būtiski ir jāpiemina, ir tas, ka mums ir 6 stacijas būvniecības stadijā uz pirmā pusgada beigām. Pirmā pusgada beigām tātad mums šīs 6 stacijas, 3 no tām atrodas Rīgā. Rīgā, ja mēs konkrētāk jau runājam, viena no tām ir Berģos, kas ir celtniecības stadijā, viena ir Valdeķu ielā, un viena ir Lausa ielā, ko mēs patiesībā esam atvēruši jau jūlijā. Vēl viena stacija mums ir Pierīgā, kas atrodas vietā, kur krustojās Rīgas apveceļš ar Ķekavas apveceļu. Vēl viena stacija mums ir Valmierā, ko patiesībā atvērām būtiski pēdējo dienu laikā, un esam ļoti apmierināti ar šīs stacijas pirmo dienu tirdzniecības rezultātiem. Un lielais notikums, protams, ir Lietuva. Lietuva, kas ir mums jauna valsts, jauns tirgus, līdz ar to absolūti no nulles ir bijis jāuzbūvē gan biznesa modelis, gan biznesa procesi. Un Lietuvas stacija arī mums ir jūlijā tātad uzsākusi savu darbību. Un tad vēlreiz gribētu uzsvērt un pateikt lielu paldies visiem iesaistītiem, gan darbiniekiem, gan partneriem par šī te projekta attīstību, jo visgrūtākais, es teiktu, ir izdarīts. Tagad lielais izaicinājums ir, tad, kad esam sakārtojuši šo infrastruktūru Lietuvā, mums ir tā saucamais scale jautājums, ka uz tā pamata mēs varam attīstīt arī nākamās stacijas, jo principā visas IT lietas, kases lietas, finanšu lietas, juridiskās lietas principā sakārtos. Tagad mums vienkārši ir jāsāk un jāaug varbūt arī straujāk šī jaunajā tirgu. Tāpat esam turpinājuši darbību pie staciju modernizācijas, kas ir tāds katru gadu noteikti investīciju apjomu prasošs process. Un tas cipars kopējais investīcijām pirmā pusgadā vairāk kā 10 miljoni eiro. Tuvu tam varētu būt arī otrā pusgadā, kas nozīmē, ko es ļoti gribētu uzsvērt, ka pašlaik tiek ieguldīts ļoti apjomīgs darbs, gan arī ļoti apjomīgas investīcijas, lai nākotnē šo tirgus daļu mēs spētu audzēt vēl straujāk, un arī tam noteikti būtu jāatspoguļojas arī nākotnē rentabilitātes izaugsmē uzņēmumam. Tā kā, tas ir tāds pirmais punkts. Un noslēdzot šo, tad atgādināšu, ka 28. gadā mums jābūt 90 stacijām strateģiskajā mērķī. Pašlaik mums 76 uz pirmā pusgada beigām, vēl 6 tātad ir būvniecības stadijā. Tas nozīmē, ka uz gada beigām vajadzētu būt 82. Tad mums paliek 8 stacijas, kas ir 2 gadu laikā, 25. un 26. vēl jāizveido, lai šo mērķi sasniegtu. Tā, tas tad būs par staciju tīklu. Jā. Pie vitas, ja. Jā. Tad viens no mūsu strateģiskiem mērķiem ir darba devēja tēls, jeb
mūsu darbinieku labbūtība. Un jāsaka, šis pirmais pusgads un patiesībā pēdējais gads ir bijis ļoti saspringts arī tādā darbinieku tirgus un darbinieku kopējā situācijā mums arī viršos, jo, kā iepriekš jau runājām, 23. gada laikā mēs būtiski pārskatījām piedāvājumu, kāds ir mūsu darbiniekiem, īpaši degvielas uzpildes stacijās. Mainījām to vismaz vairākas reizes, tad pārskatījām veidu, kādā tas tiek attiecināts, un esam tādā labā sajūtā par to savu piedāvājumu šajā brīdī, kāds tas ir. Nu, bet taču šajā periodā mums ir jāsaka bijis pirmajā pusgadā 3 stacijas, bet kopumā kopš pagājušā gada beigām mums ir 4 jaunas degvielas uzpildes stacijas, vēl 3 veikali, un visas šīs te vietas, viņas ir gan jaunās geogrāfijās, gan arī pilsētās, kur mums iespējams nākās šo staciju skaitu pat dubultot, un mums nākās cīnīties par jauniem darbiniekiem, meklēt jaunus darbiniekus, bet ekonomikas ziņā ir vērojams tāds atslābums, savukārt darba tirgu joprojām šis nodarbinātības līmenis ir ļoti zems, un īpaši uz vasaras sezonu, kad ir šī sezonālā nodarbinātība stacijās un īpaši mazumtirdzniecībā ir īpaši sarežģīts posms. Bet mēs regulāri pētam arī, kā iet mūsu darbiniekiem, vērtējam šīs te darba vides aptaujas, kā iet mūsu darbiniekiem vismaz 2 reizes gadā, un arī cenšamies uzlabot situāciju, lai esošai komandai būtu šie apstākļi pēc iespējas labāki. Kad gājām uz biržu, 21. gadā izvirzījām sev tādu rādītāju, kā novērtēt to, vai mēs esam labs darba devējs, vai mēs esam novērtēts Latvijas tirgu darba devējs, un tajā laikā mēs šos pēdējos gadus esam bijuši top 50 Latvijā, bet šajā te pirmajā pusgadā, kad tika veikta aptauja par 24. gada rezultātiem, tad patiesībā vienu no saviem lielajiem strateģiskajiem mērķiem mēs esam sasnieguši un esam pakāpušies no pagājušā gada 38. vietas uz 4. kā pirmās izvēles darba devējs topā. Tas mums bija tāds liela iekšēja uzvara, bet skaidrs, ka ir liels darbs darāms, lai tagad sasniegto noturētu. Nu, un kā jau Jānis minēja, tad tāds viens liels pārbaudījums arī mūsu tādā personāla uzturēšanā ir bijis jauna tirgus atklāšana, un tā ir ieeja Lietuvā, kur viens jautājums būtu atrast komandu, jo mēs zinām, kādus mēs gribam redzēt virsmu darītājs savā komandā, bet otra lieta bija vēl saprast, kāds ir darba devēja piedāvājums Lietuvas tirgu, kādi ir regulējumi, kādi noteikumi, kā ieiet šeit tirgu un kā atrast šos te pareizos cilvēkus. Nu, bet tas pirmajā mūsu degvielas uzpildes stacijā nu jau ir izdevies. Mēs esam ļoti priecīgi par šo te jauno komandas paplašinājumu, un tagad tikai darbs uz priekšu. Tieši tā, labs pamats izveidots. Jā, bāzi ir. Jā, tad dodamies tālāk, kā nākamais strateģiskais mērķis atgādināšu, tātad ir tas, ka vēlamies būt līderi alternatīvo degvielu piedāvājumā Latvijā. Un, nu, es teiktu, ka mēs jau kaut kādā mērā varētu sevi tā definēt, jo esam vienīgie, kas tātad smagajam segmentam spēj piedāvāt šo saspiegto dabasgāzi jau tātad 9 stacijās, un kas mūs ļoti priecē, ir, ka šis produkts katru gadu uzrāda ļoti būtisku izaugsmi, un arī pirmā pusgadā tātad šis apjoms saspiestai dabasgāzē ir palielinājies par tuvu pie 50% pret pagājušā gada pirmo pusgadu, kas nozīmē, ka klienti, kas mums ir gan atkrituma pārstrādes uzņēmumos, gan loģistikas uzņēmumos, gan autobusu parkos, tiešām novērtē šī produktu priekšrocības. Atgādināšu, ka saspiestā dabasgāze gan ir dabai, teiksim, mazāk kaitīgs produkts nekā fosilie citi degvielas veidi, gan arī nu, jau pēdējo daudzu mēnešu laikā arī lētāks degvielas veids nekā dīzeļdegviela, piemēram. Tāpēc nu, prieks par šī produkta attīstību, īpaši šajā smagajā sektorā, kur ir grūti atrast tādus citus, varbūt nu, dabai draudzīgākus degvielas veidus. Savukārt par elektroauto, tas, protams, primāri attiecās uz vieglo segmentu. Tā dinamika turpinās. Redzam, ka uz pusgada beigām Latvijā nepilni 8000 elektroautomašīnu ir.
ir pieejami. Redzam arī, ka no jaunajām automašīnām tuvu pie 10% tiek reģistrētas kā elektromašīnas, kas ir laba dinamika. Tomēr atgādināšu atkal to materialitāti, ka joprojām tie nepilni 8000 no 700 000 automašīnu Latvijā sastāv tikai nedaudz vairāk kā 1%, tāpēc joprojām tas ir tāds vēl materiālitātes ziņā diezgan segments, kas ir salīdzinoši maziņš, bet, protams, darām arī savas darbības, jo redzam ilgtermiņā, ka potenciāls šim segmentam ir, un arī Eiropas attīstīto valstu pieredze rāda, ka līdz pat 10% šiem elektroautomašīnu tirgus daļa varētu tikt sasniegta droši vien tuvāko līdz 10 gadu laikā. Tāpēc darām darbības ļoti konkrētas. Esam tātad arī pirmā pusgadā paplašinājuši elektroauto uzlādes vietu skaitu par 3 vietām, atklājot tātad jaunas uzlādes vietas gan Rīgā, gan Salaspilī, gan Jelgavā. Īpaši gribētu uzsvērt šo Rīgas uzlādes stāciju Satiklas ielā, jo tā ir, mūsuprāt, vismaz no publiski pieejamiem datiem, jaudīgākā uzlādes vieta Rīgā, jo piedāvājam klientiem 320 kW jaudu, ko, ja godīgi, diezgan vai ir daudz mašīnas, kas spēj paņemt, bet, jebkurā gadījumā, ja kādam ir ļoti jaudīga elektroautomašīna, tad droši brauciet Satiklas ielu un notestējiet. Bet tas lielais droši vien uzsvars ir uz to, ka mēs nepilni 2 gadu laikā esam jau 17 uzlādes vietas izveidojuši mūsu pašu zīmola. Tas ir papildus 10 tātad e-mobī uzlādes vietām, ar ko mums arī sadarbība. Un, tas ir, es teiktu, diezgan nozīmīgs skaitlis, kas ir krietni norāda to, ka straujāk augam nekā mūsu varbūt nozares citi spēlētāji šajā segmentā. Un arī statistiski redzam, ka tie dati, ko elektroautomašīnas tātad uzrāda, ir labāki patiesībā nekā biznesa plānā, jo plānojam, ka tā aktivitāte būs nedaudz zemāka, bet ir transakcijas, ir īpaši mēs redzam, ka tas ir nedēļas nogalēs, kad ir diezgan liels uzrāviens šo uzlāžu skaita ziņā mūsu stacijās. Vēl noteikti gribētu pieminēt transporta dekarbonizācijas slaidā šo punktu par to, ka tuvākos gados mūs sagaida diezgan būtiskas likumdošanas izmaiņas, kas ietekmēs jebkuru degvielas tirgotāju, arī mūs. 2 lietas. Pirmais ir transporta enerģijas likums, kam ir jāstājas spēkā ļoti iespējams jau 25. gadā, kas noteiks ļoti konkrētas prasības par atjaunojamo degvielu īpatsvara izmantošanu, gan arī par šo kaitīgo izmešu samazinājumu apmēriem mūsu tātad biznesa modelī un arī citiem degvielas tirgotājiem. Un otrs savukārt likums, kas stāsies spēkā 27. gadā, pat ne likums, bet tāda regula, kam jebkuram tātad degvielas tirgotājiem nāksies arī būt kā sastāvdaļai tā saucamajā emisiju tirdzniecības sistēmā, kur ļoti konkrēti būs definēts, ka degvielas tirgotājiem par katru tātad saražoto, ja tā var teikt, CO2 tonu būs jāpērk šīs kvotas tātad tirgu, kas savukārt veicinās to, ka diezgan neizbēgami fosilais tātad sloks izmaksu uz fosilajiem degvielas veidiem palielināsies nākotnē. Tāpēc, kā parasti cenšamies atgādināt, ka jau tagad uzņēmējiem pieņemot lēmumus, uz kādu transporta veidu iet nākotnē, īpaši, es runāju tieši par smago segmentu, diezgan rūpīgi būtu jāizvērtē arī citi veidi, ne tikai fosilais dīzeļdegvielas veids, jo izmaksas loks šim te produktam nākotnē diezgan droši palielināsies. Un pēdējais punkts, kas arī ir aizņēmis diezgan apjomīgu darbu, gan Vitai, gan man, gan vēl visai komandai, ir biometāna temats. Tātad esam arī paziņojuši par to, ka plānojam uzsākt biometāna rūpnīcas būvniecību ar domu, ka 25. gada otrā pusē varētu arī tikt saražots pirmais biometāna apjoms. Esam piesaistījuši arī finansējumu šim projektam, bet redzot to, ka diezgan daudzi arī jautājumi bijuši iesūtīti par šo tematu, es tad varbūt piedāvāju, kad jautājumu atbilžu sesijā es detalizētāk nedaudz pastāstīšu par šo projektu. Bet pašlaik tad ejam tālāk uz priekšu ar
nākamo slaidu. Nākamais, tātad biznesa diversifikācija, kas arī ir mūsu tātad strateģiskais mērķis, un šeit ir gribētu vērst uzmanību uz šo, kā to krāsu varētu pateikt, lilā krāsa, laikam, ja tas ir tātad mūsu veikala segments. Redzam to, ka bruto peļņas apjoms mums kopējais no visa biznesa katru gadu katru pusgadu, tātad pēdējos 3 gados ir būtiski audzis. Un ir tiešām, manuprāt, pozitīva tendence tajā, ka tieši no veikala segmenta šis bruto peļņas īpatsvars ir audzis diezgan strauji. Redzam, ka 22. gadā ir 39% bijuši bruto peļņas īpatsvars veikala segmentam, tad šogad jau 48%, kas nozīmē, ka mēs kļūstam arvien mazāk, varbūt ir atkarīgi no fosilā degvielas, teiksim, segmenta. Un atkal, vienmēr to saku, bet tas ir svarīgi saprast ne jau tāpēc, ka fosilajā segmentā mums peļņa iet uz leju, bet tieši otrādi, tāpēc, ka veikala segments vienkārši augst straujāk nekā degvielas segments. Enerģētikas segmentā tajā zaļajā daļā redzam samazinājumu, un tur arī ir jāsaprot, ka ģeopolitika diktēja 22. un arī kaut kādā mērā 23. gadā to, ka tajā brīdī varēja noslēgt diezgan rentables darījumus elektrības vairumtirgū, ko mēs tad arī darījām ļoti operatīvi un veiksmīgi, kas arī ģenerēja diezgan labu peļņas apmēru. 24. gads savukārt mēs esam atgriežušies jau tādā tirgus normalizācijā, kur tās maržas elektroenerģijas tirgu vairs nav tik lielas, jau var teikt. Un tāpēc arī tas zaļais segmentiņš mums ir nedaudz mazāks, bet to mēs tad arī izrunāsim vēl pie segmentiem atsevišķi. Tad, Vita, tālāk ir par finanšu cipariem. Jā, tātad EBITDA. Es teiktu, te ir tādi 2 galvenie faktori, kas ir ietekmējuši mums EBITDA, sadalot šos te blokus pa bruto peļņu un izmaksām. Tad ieskatēšu mazliet tos galvenos. Tātad pats galvenais, kas jāsaprot mums EBITDA šajā periodā, mums ir bijusi mūsu galveno 2 biznesa virzienu stabila un būtiska izaugsme. Degvielas bruto peļņa augusi vairāk kā par 10%, savukārt tās iepirkšanās veikalu bruto peļņa augusi par 16% šajā periodā, salīdzinot ar 23. gadu. Un tas ir tāds mūsu stabilā bāze nākotnes izaugsmē. Enerģētikā, kā Jānis jau minēja, joprojām šis segments ir pelnošs, taču 23. gada un 22. gada otrās puses tirgus dinamika, kur mums izdevās noslēgt tādus būtiskām maržām lielus īsāka termiņa darījumus, šis cikls ir nomierinājies, tāpat kā enerģētikas cenas, kā atceramies pirmajā daļā mūsu prezentācijai. Un šobrīd esam atgriezušies tādā normālā tirgus situācijā vēl pirms enerģētikas krīzes un pirmskara periodā. Līdz ar to šeit ir samazinājums salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusi, bet joprojām šo segmentu mēs turpinam audzēt un attīstīt. Un otrs tāds bloks ir izmaksu pusē, un šeit tāds galvenais izmaksu kāpums saistāms primāri ar mūsu tālāku tīklu attīstību. Gan investīcijās redzējām ir būtisks kāpums, gan drīz dubultojušās investīcijas, gan arī darbspēka ziņā, kā jau minēju, un šeit primāri darbspēka izmaksas gan mazumtirdzniecības tīklā un arī daļēji administrācijā ir augušas, jo mēs turpinam attīstīt jaunas degvielas uzpildes stacijas, jaunus veikalus un meklējam jaunus attīstības virzienus. Un tas savukārt mums ir atvedis gandrīz vai 100 jaunus darītājus tīklā. Ja mēs skatāmies, ja baudas šis darbinieku skaits ir gandrīz pa 13% kopš pagājušā gada salīdzinājuma perioda. Un šie darbinieki tiek pieņemti mūsu komandā, apmācīti un algoti vēl pirms katras jaunas stacijas palaišanas, un jau šobrīd arī kopš 6 mēnešu rezultātiem esam atvēruši jau vairākas stacijas. Līdz ar to šī ir tā izmaksu bāze, ko mēs redzam, ka mēs spējam absorbēt un veidot šo pelnošo platformu nākošos periodos, bet šis ir bijis tāds attīstības pusgads, un tas arī atspoguļojas rezultātos. Ja mēs salīdzinām ar pagājušā gada pirmo pusgadu, tātad pirmo 6 mēnešu EBITDA ir samazinājusies pa 1,3 miljoniem, jeb gandrīz 17%, bet, kā jau minēju, tas ir tāds sprinta rezultāts, kur mēs veidojam platformu nākošiem periodiem. Tad neto peļņas rādītājs. Šeit ļoti
spēcīga ietekme ir jau no tikko izstāstītās EBITDAs, attiecīgi arī par investīcijām ir nolietojums un amortizācija, kas ir augušas, jo mūsu infrastruktūra aug. Pie procentu izmaksām un ieņēmumiem arī ir izmaksu kāpums. Ja atceramies, 22. gada vidū mums šis Eiribors bija vēl 0, 23. gada vidū tas sasniedz 3,6, 24. gada sākumā jau gandrīz 4%. Ja mēs skatāmies uz tādu viršu aizdevumu portfeli un procentu izmaksām, tad mums izdodas katru gadu arvien vairāk uzlabot šo te fiksēto aizdevumu māržas daļu. Taču Eiribors mums ietekmē diezgan spēcīgi un ir sadārdzinājums. Mēs ejam tādu konservatīvu, sabalansētu ceļu, taču turpinam attīstīt tīklu un izmaksu sadārdzinājums attiecīgi ir. Un ja mēs skatāmies uz finanšu instrumentu vērtību, kas šajā periodā salīdzinot ar pagājušo gadu ir par 720 000, šī ietekme ir mazāka, tad atceramies, ka 23. gadā finanšu instruments bija ļoti būtisks mūsu peļņas komponentē, izmaksu daļā, un 24. gadā šīs izmaksas ir samazinājušās, jo tāda ir šī cena dinamika elektrības tirgu, un šī pārvērtēšana redzam, ka vairs nav tik agresīva, kāda tā bija uz augšu 22. gadā un uz leju 23. gadā, sekojot cenu dinamikai. Un attiecīgi šo pirmo 6 mēnešu laikā esam nopelnījuši 2 miljonu eiro. Tas ir samazinājums pret pagājušo gadu, bet, kā jau minēju, šeit ir būtiska EBITDAs komponente, un mēs redzam potenciālu nākošiem periodiem tādai stabilai, pozitīvai dinamikai. Jā, tad tagad esam pabeiguši strateģisko mērķu apskati, iziesim vēl katram no mūsu biznesa segmentam cauri, lai tad varbūt īsumā pastāstītu, kas ir tās galvenās lietas, kas notiek katrā segmentā. Sāksim ar degvielu. Degvielā tāda lielā bilde Latvijā diezgan saudabīga ir tas, ka Latvijā mazumtirdzniecībā degvielas realizētie apjomi joprojām visus gadus pēc 19. gada ir bijuši zem 19. gada līmeņa. Izņēmums nav arī 23. 22. gads, kas savukārt nozīmē to, ka šī konkurence par pārdotajiem litriem ir ļoti, ļoti asa, jo, paši saprotiet, ja pīrāgs paliek mazāks, tā pīrāga daļa, protams, visi vēlās saglabāt tādu, kāda viņam bija, bet vienīgais tāds ātrais veids, kā daudzi cenšas to darīt, ir, protams, ar cenošanas politiku. Tāpēc arī diezgan uzskatām redzam, ka ļoti aktīvi notiek dažādu akciju piedāvājumi, atlaides un dažādu pārdošanas kanālu izmantošanu, lai cīnītos par ikvienu litru šī tirgu. Īpaši asi mēs to redzam attiecībā uz privātpersonu segmentu, kur, protams, tieši arī kaut kādā mērā dēļ ekonomiskās situācijas tie litri visticamāk mazinās tirgu, un tāpēc šī konkurence par katru pārdoto litru ļoti asa. Tomēr tā pašā laikā jāsaka tas, ka kopumā mēs pirmā pusgadā tieši pārdoto litru ziņā mazumtirdzniecībā esam auguši par 6,3%. Tirgus audzis ir par 0,9%, un tajos 0,9% ir iekšā arī virši, līdz ar to reāli tirgus stāvēs tur uz plus mīnus pa nulēm. Tāpēc, attiecīgi mēs augam joprojām straujāk nekā tirgus, kas nozīmē, ka to tirgus daļu mēs turpinām audzēt. Vēl viena lieta, ko es gribētu uzsvērt, ir, ka ļoti bieži redzam arī mēdījos šo te jautājumu, kāpēc ir tā, ka Lietuvā mums šī degvielas cena ir 10 līdz 20 centi litrā lētāka nekā Latvijā. Te ir vairākas lietas. Pirmā, protams, vienmēr lūgums ir salīdzināt konkrētu zīmolu Latvijā ar konkrētu to pašu zīmolu arī Lietuvā, jo atšķirības starp zīmoliem arī cenošanas politika ir dažāda. Bet tātad salīdzinot vienota zīmola uzņēmums Latvijā, Lietuvā, tā atšķirība primāri veidojās dēļ tā, ka Latvijā ir šī valsts degvielas rezervju nodeva, kas ir par aptuveni 8 līdz 9 centiem litrā dārgāka nekā kaimiņu valstīs. Tā kā nepilni 10 centi mums nāk tīri no tā, ka mums ir valsts degvielas rezervju nodeva krietni lielāka nekā kaimiņu valstīs. Un otrs faktors savukārt ir, ka, piemēram, dīzeļdegvielā mums joprojām ir augstāka akcijas likme Baltijā.
Tā kā šīs komponentes izskaidro diezgan lielu daļu, es teiktu, no šīm cenu atšķirībām. Un vēl būtiski, ko gribētu pieminēt, ir mūsu attīstība ar Viršu mobilo aplikāciju. Redzam, ka katru mēnesi šīs aplikācijas izmantotāju skaits palielinās. Un mums tiešām priecē tā dinamika, ka ar katru nedēļu arvien vairāk mūsu klienti iepazīstās ar šo aplikāciju, secina, ka šī aplikācija tātad ir ērts rīks, kā veikt norēķinus, vai nu tātad norēķinoties par degvielu pie sūkņa, neejot iekšā veikalā, vai arī ejot iekšā veikalā un tur arī ar aplikācijas palīdzību saņemot visas atlaides. Tāpēc, ikvienu arī šī webināra esošo klientu partneri vai jebkuru, kam interesē, noteikti ieteikt izmantot šo te rīku, jo mūsuprāt, viņš ir tiešām diezgan ērts un parocīgs. Ejam tālāk, Vita izstāstīs par veikaliem. Jā. Tātad veikals, ērts iepirkšanās veikali. Šeit, kā jau Jānis stāstīja, degvielā ir tātad privātā segmenta pirktspējas jautājums bijis dienas kārtībā, un īpaši šeit vairāk nekā degvielā, jo degvielā ir biznesa segments, bet veikalā tātad mūsu primārais klients ir privātais klients un šī te klienta pirktspēja. Šeit arī interesanti, ka veikalā mums ir daudz lielāka iespēja variēt ar šo te piedāvājumu precēm un komplektēt šīs preces un piedāvājumus atbilstoši klienta interesēm. Un kopumā šis periods nav bijis vienkārši, jo pirktspēja pakāpeniski it kā atkopjas, bet joprojām ir tāda gausa un īpaši gada sākumā. Un mēs regulāri mainām šo savu sortimentu, pielāgojumu, meklējam labākos risinājumus, labākās preces. Taču jāatcerās, ka pēdējo gadu laikā ir būtiski kāpušas cenas. Inflācija pēdējos gados ir bijusi ļoti būtiska, un tas ir ietekmējis cenas vēl šodien. Lai gan inflācija bremzējās, tā tomēr nav deflācija, un iepirkuma cenas joprojām ir augstas. Savukārt šie konkurencē par klientu cenas tik būtiski nekāpj, un tā ir tāda cīņa ar maržu, nezaudējot tātad mūsu produktu kvalitāti, meklējam jaunas piegādes ķēžu risinājumus, jaunas labākos piedāvājumus un mēģinam atrast to, kā lai saka, break even, jeb to pareizo punktu, lai sakrīt gan uzņēmumu, gan mūsu klienti intereses. Un, protams, darbspēka izaicinājumi, kā jau minēju, tīkls ir paplašinājies būtiski, esam pievienojuši komandai daudz jaunu darītāju un īpaši šajos tā jaunajos degvielas uzpildes stacijās, jaunās vietās, jaunās geogrāfijās, varoties vaļā. Mūsu komandai pievienojas jauni darbinieki bez Viršu pieredzes, un šī te apmācība, integrēšana un darbinieku atrašana, tas ir tāds īpašs piedzīvojums, un vēl sarežģītāk tā situācija ir bijusi ar Lietuvu, kur mēs mācam šīs lietas no jauna, un arī paši mācamies šīs lietas, kā notiek Lietuvas tirgu no jauna. Gan to, kāda veida atlaides uzrunā klientu, gan kas uzrunā klientu, gan kādas ir piegādes ķēdes, kā nodrošināt viršu sortimentu, ja viršas galvenās svarīgās preces, kafiju un ēdināšanas piedāvājumu Lietuvā, praktiski Polijas pierobežā, tādā pašā kvalitātē un tādā pašā interesantā cenā, un tas ir bijis tāds saspringts periods. Bet, ja skatāmies kopumā uz tādu tirgus dinamiku un viršiem, mums joprojām izdodas būtiski audzēt savus tirgus daļas. Arī šeit, līdzīgi kā degvielā, šeit tātad viršu apgrozījums ir kāpis viršu tīklam par 17,4%, kur tirgus kopā ar viršiem par 7,2%. Tā kā rezultāts ir, kā jau atceramies, bruto maržu ziņā arī esam auguši būtiski, un šeit redzam, ka iestrādes būs arī jaunajos dūsos. Jā. Un tad trešais segments, par ko arī īsumā gribējām izstāstīt, tātad enerģētika, jeb segments, kurā mums pašlaik notiek elektroenerģijas tirdzniecība. Tātad, ko mēs redzam to, ka neskatoties to, ka tās maržas darījumos, protams, ir ļoti būtiski mazinājušās šī gadā pret dažiem iepriekšējiem gadiem,
Apjoms savukārt mums turpina izaugsmi, tas tātad tirgotais un iepirktais elektroenerģijas apjoms mums ir būtiski pirmā pusgadā pieaugs pret iepriekšējiem periodiem. Principā tas ir rekorda apjoms. Un jāsaka, ka mums, mūsuprāt, ir ļoti veiksmīga sadarbība ar vairāk kā 100 šiem te elektrības ražotājiem Latvijā, no kuriem tātad ap 70% jau ir saules elektrostacijas, kurā, principā, ja skatītos tādu tirgus daļu, tad arī interesants cipars, ka no visiem šiem te ražotājiem, kas ir pieslēgti sadales tīklam, mūsu aprēķini liecina, ka jau gandrīz 20% mēs no šiem ražotājiem iepērkam kā virši, kā grupas uzņēmumu, kas ir jūtams apjoms, ko tālāk tad realizējam ar darījumiem vairumtirgu. Un būtiski minēt arī to, ka turpinās mūsu biznesa klientu un arī privātpersonu segmentu attīstība biznesa klientiem. Tātad par vairāk kā 70% esam skaita ziņā audzējuši klientu portfeli savukārt mājsaimniecībām. Tur varam pateikt to, ka uzsākām ceļu pagājušā gada rudenī, tātad pat vēl gads nav apkārt, bet šajos aizdītajos mēnešos katru mēnesi uzlabojam šo te dinamiku un varam teikt, ka šodien jau esam 4. lielākais elektrības tirzniecības operators mājsaimniecībām. Tālāk turpināsim, protams, dzīties pakaļ pārējiem mūsu tirgus dalībniekiem, bet kopumā esam priecīgi par paveikto šī segmentā, jo redzam, ka arī liela daļa no šiem klientiem ir diezgan aktīvi izmantotāji arī mūsu pārējām precēm, gan veiklā, gan degvielā. Tā kā jā, tas būtu droši vien tā formālā webināra daļa, un tālāk, jā, tīri par segmentiem, un tālāk jau tad mēs nedaudz detalizētāk par finanšu cipariem. Tad tāds īsts kopsavilkums par neto peļņu un EBITDA, kurai jau izgājām cauri iepriekšējos slaidos, bet tad kopējā finanšu situācija, kāda tā ir 24. gada pirmos 6 mēnešos, kāds ir noslēdzies mūsu šis te sprints intensīvā attīstībā. Kā jau Jānis minēja, būtiski augušas investīcijas un būtiski ir audzis arī mūsu izmaksu apjoms un pakāpeniski tātad veram vaļā jaunās stacijas un paplašinam tīklu un šī te atdeve nāks nākošos periodos, bet šī brīža situācija ir tāda, kad kapitāla atdeves rādītājs ir 5,7 rādītāji, koriģēts 7,7 rādītājs. Mūsu, teiksim tā, net debt EBITDA, kas ir tāds aizdevuma intensitāte pret ieņēmumu atdevi rādītājs ir 2,1, kas jāsaka arī ir tāds īstermiņa rādītājs, jo tieši pašā tādā jūnija noslēgumā mums ienāca tātad liela krājumu krava, kur mēs veicām šo te krājumu apmaksu, un tāds ļoti īstermiņa periodā ir uzkāpis šis rādītājs lielāks nekā iepriekšējos periodos, bet salīdzinoši tādā ilgtermiņā skatoties arī tas mums ir ar diezgan būtisku rezervi un turpinam attīstīties. Tā kā varam teikt, ka kopējā tāda šī pirmo 6 mēnešu rezultāts varbūt nav ar tādu lielu plusu pret iepriekšējiem periodiem, taču tā ir tāda pārslēgšanās jaunā režīmā. Tā. Jā, un pirms jautājumiem mēs arī papildinot Vitu atceramies, ka mēs esam tādā ilgtermiņa spēlē, nevis īstermiņa spēlē, tāpēc tiešām ikvienu vēlētos aicināt iedziļināties mūsu biznesa modelī, kas ilgtermiņā paredz šo atdevi no šīm apjomīgām investīcijām, kas tiek veiktas jau šodien. Tā kā, kaut kādā mērā nedaudz arī pacietību vēlētos novēlēt. Jā. Strateģiskie mērķi joprojām. Jā. Ir kārtā. Jep, tā kā esam gatavi laikam jautājumiem. Ja? Paldies. Turpināsim ar jautājumiem un atbildēm. Atgādinu, ka jautājumi iesniedzami rakstiski zem prezentācijas atrodamajā Q&A logā. Pirmais jautājums, ko mēs esam saņēmuši, ir par tīkla attīstību. Vai Rīgā, Brīvības ielā vai Juglas apkārtnē plānota vēl viena stacija? Kā arī, kad ir plānots izbūvēt vēl kādu staciju Via Baltica posmā no Rīgas līdz Igaunijas robežai?
Jā, webināros dažreiz ir lietas, ko drīkst teikt, ko nedrīkst. Šeit es ļoti konkrēti varu pateikt. Tātad attiecībā uz Brīvības jeb Juglas rajonu, tātad tur ir ļoti konkrētas darbības, ja pa šiem te ceļiem, braucot iekšā Rīgā, Berģos, kāds vēl riskē braukt, jo tagad ir liela remonta darbi. Tad jau redz mūsu pilonu, tātad tieši braucot iekšā Berģos, Rīgā būs liela, ērta, ar ļoti labu pieslēgumu stacija, ko plānojam atvērt tātad visticamāk oktobra laikā. Tas ir tieši braucot iekšā Rīgā. Ja mēs skatāmies otru pusi, ka braucot ārā no Rīgas labajā tātad pusē, nu, tur ir diezgan sarežģīti atrast optimālu zemes gabals. Mēs zinām, ka tur varētu mēģināt kaut ko darīt, bet pašlaik nav konkrēti plāni. Jā. Tas tātad par šo te Berģu rajonu. Savukārt par otru jautājumu, kas tātad bija par šo Via Baltiku virzienā uz Igaunijas robežu, arī ļoti konkrēts tātad plāns. Mēs esam saskaņojuši projektu gan stacijas būvniecībai, gan arī šosejas, jeb šī te pievadceļa paplašināšanai, lai nākamā gada laikā Salacgrīvā mums būtu mūsu stacija arī pieejama. Tā kā arī šeit būs labas ziņas nākamgad. Paldies! Labprāt pāriet uz viršu elektrību. Varbūt ir iespējams kāds īpašs piedāvājums akcionāriem. Nu, mēs varam teikt par elektrības portfeli kopumā. Šis joprojām ir mūsu tāds jauns produkts, un mēs viņu attīstām. Un šobrīd mēs redzam, ka mūsu piedāvājums jau kopumā ir ļoti konkurētspējīgs tirgu, elektrības cenu ziņā un elektrības piedāvājumu ziņā, bet visam pa virsu tā tad ir mūsu šie te komplektācijas, kādas mēs piedāvājam, un šeit ir tā tad elektrība, ērtas iepirkšanās, veikala atlaides un degvielas atlaides, un patiesībā, ja kāds akcionārs vēlētos pievienoties mūsu portfelim, mēs būtu priecīgi, un viņam būtu iespējas piešķirt īpašas atlaides vēl kādai personai, jo viņš, ja viņš izvēlās šo te varano piedāvājumu, tad tur šis piedāvājums jau ir būtiski labāks nekā visos citos segmentos, taču vēl īpašāks akcionāra atlaides šobrīd mēs nepiedāvājam. Nu, uz priekšu skatīsimies. Šobrīd mēs iekarojam tirgu. Kādi ir turpmākie uzņēmumu plāni, ko vēlties izdarīt līdz gada beigām? Un otrā jautājuma daļa ir par biometānu rūpnīcu. Kad to sāks būvēt un vai ir pieejama detalizētāka informācija par biometānu finansējumu? Par pirmo daļu, ko mēs vēlamies izdarīt līdz gada beigām, es domāju, tur jau diezgan daudz mēs ieskicējām webināru laikā. Ļoti konkrēti darbi attiecībā uz stacijas tīkla paplašināšanu. Arī uz elektrības tirgus tālāk attīstību, tā kā, nu, neko jaunu es tur nepateikšu, savukārt par biometānu, tātad, jā, tur nedaudz garāk atbildi varbūt iedošu, kā jau solīju to prezentācijas laikā. Tātad divās daļās sadalīšu atbildi šo jautājumu. Tad pirmais ir status, kas pašlaik mums notiek ar biometānu. Status ir tāds, ka kopīgi ar partneriem esam nodibinājuši kopu uzņēmumu, kurš tātad būs atbildīgs par šīs biometāna rūpnīcas izveidi, drīkstu atklāt Vidzemes reģionā. Kas ir konkrētas lietas? Tad pirmā lieta ir tas, ka esam veikuši ļoti apjomīgu un tādu, es teiktu, arī pietiekami sarežģītu finansējumu piesaistes procesu, kā rezultātā esam noslēguši līgumu ar Eiropas tātad, fondu, kurš atbalsta tieši šādus zaļos projektus, un piesaistot no šī fonda 12 miljonus eiro. Kopējais projekta budžets ir tātad aptuveni 15 miljoni. Tātad saprotam, ka vēl 3 miljoni nāk no citiem avotiem, tajā skaitā, protams, no mūsu uzņēmuma kā tāds kapitāla ieguldījums. Tas ir pirmā lieta. Otrā lieta, esam arī tādā jau gala stadijā ar visām projektēšanas lietām, būvatļaujas lietām, jo tas arī ir diezgan apjomīgs un sarežģīts process, jo šāda veida projekti Latvijā tagad gan ir jau 1 vai 2, bet principā tas ir diezgan tāds jaunums arī valsts institūcijām, tāpēc ir pietiekami daudz darba ieguldīts.
lai šie projekti pavisam drīz jau tiktu saskaņot un varam uzsākt šos te būvniecības darbus. Tas bāzes scenārijs paredz to, ka mēs ejam uz to un ceram, ka zemes darbus tā saucamos mums varētu izdarīt jau, ja viss iet pēc plāna, tātad šogad. Un savukārt jau visas tehnoloģijas, iekārtas un pārējās lietas mēs darām tātad nākamgad, lai līdz nākamā gada beigām varētu uzsākt šī biometāna ražošanu. Tas ir viens. Otrs, kāpēc mēs to darām, tas iespējams pat vēl svarīgāk. Vismaz 3 iemesli. Tātad pirmais iemesls ir tāds ļoti vienkāršs kapitālistisks iemesls. Mēs redzam, ka šim projektam ir laba finanšu atdeve un redzam to, ka tas process sākotnējs paredz to, ka tas apjoms, kas tiks saražots, primāri tiks eksportēts uz Eiropas tirgiem, kur pieprasījums pēc biometāna ir augsts ne tikai transporta nozarē, bet arī citās nozarēs, kur uzņēmumiem ir jāparāda tas, ka viņu darbība tiek tātad nodrošināta izmantojot zaļo enerģiju, kas attiecīgi biometāns arī ir. Otrs svarīgs aspekts ir, kāpēc mēs to darām, tāpēc, ka mums sadarbībā ar partneriem ir lieliski izdevies atrast šo te lokāciju vidzemē, kur apkārt atrodas lielas zemnieku fermas, kuras mums ģenerēs tātad nepieciešamos izējuma materiālus, jeb šos te kūtsmēslus, lai tātad sākotnēji ražotu biogāzi, pēc tam viņu attīrītu uz biometānu. Un kas ir vēl viens pluss, ir, ka blakus šai vietā mums atrodas arī gāzes vads, kurā šo te attīrīto biogāzi, ja biometānu mēs varam tātad iespiest gāzes vadā, lai tālāk eksportētu to uz Eiropu. Trešais iemesls ir kaut kādā mērā atkal par biznesa modeli runājot. Šis ir lielisks veids, kā dažādot mūsu biznesa modeli ilgtermiņā. Jo sarunās arī ar mūsu finanšu partneriem un bankām visi ļoti novērtē to, ka mēs spējam parādīt, ka mūsu atkarība no fosilā segmenta produktiem mazinās bruto peļņas ziņā. Un biometāns ir lielisks veids, kā turpināt šo te, zaļo virzienu arī mūsu biznesa modeli un tādā veidā padarīt mūsu biznesa modeli pievilcīgāku vēl arī mūsu finanšu partneriem. Un vēl pēdējais iemesls, ko es gribēju teikt, ir, ka sakārtojot šo transporta enerģijas likumu, pieņemot viņu, tātad visticamāk būs tā, ka tuvāko gadu laikā arī biometāns Latvijas transportā varēs tikt kvalificēts kā atjaunojamais tātad energoresurss, ar kuru var izpildīt šī likuma prasības, kas nozīmē, ka šis kļūs ne tikai par eksporta stāstu, bet arī par vietējā pašpatēriņa stāstu, jo biometānu mēs varēsim novirzīt mūsu saspiestās dabasgāzes stacijās kā tātad uzpildes produktu, ko tālāk realizēt mūsu klientiem, kam, protams, arī ir svarīgi, lai šis viņu enerģijas avots, ar ko viņi pārvietojās, būtu zaļš, nevis fosils. Tā kā es teiktu, pietiekami komplicēts projekts, bet ar mūsuprāt labu nākotnes atdevi un atkal nedaudz pacietību, jo tie darbi risinās, notiek apjomīgs darbs. Ļoti ceram, ka nākamā gada beigās mēs tad arī jau varēsim būt šeit un teikt, ka mēs jau esam sākuši biometānu ražot. Dalībnieki vaicā, vai akcionāru priekšrocības plānots arī elektroauto uzlādes tarifām? Līdzīgi kā par elektrību, arī elektroauto uzlādes, tas ir mums jauns tāds produkts, un mēs mērķtiecīgi ejam šajā virzienā, un arī šeit mēs piedāvājam to cenas un vērtības ļoti labu piedāvājumu. Jāsaka, līdz šim mēs arī tādā infrastruktūras ziņā nevarējām segmentēt un piedāvāt tīri no IT puses kaut kādus atsevišķus piedāvājumus atsevišķām klientu grupām. Nākotnē mums tāda iespēja būs, bet par kaut kādiem īpašiem piedāvājumiem to mēs vērtēsim jau tālāk, skatoties, kāda būs tirgus dinamika pieprasījums. Vai uzņēmums domā par ūdeņraža uzpildes iespējām? Jā, skatās, mums vēl daudz jautājumu nāk iekšā, es tāpēc īsi atbildēju. Domājam, bet konkrēta darbība, konkrētas investīcijas pašlaik nedarām, jo investīcijas ļoti apjomīgas.
tirgus pašlaik īsti neeksistē, nu, tāpēc tādā izpētes procesā šis process ir. Kā lojāls akcionārs es pērku regulāri akcijas, neskatoties uz zaudējumiem. Kādas labas ziņas jums ir, lai akcijas cena turpmāk augtu? Paldies akcionāram. Jā, akciju cena ir tāds regulārs jautājums, jo, ja mēs dodamies kaut kur ārā prezentēt, kā iet virs šiem akciju cenas jautājums, ir vienmēr dienas kārtībā. Bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies uz biržas indeksu un kā iet kopumā tādam akciju tirgumu Baltijā, nu, situācija nav vienkārša. Nevienam nav viegli šī situācija ar akciju cenām. Un, ja mēs skatāmies kopumā, tad viršu akcijām neiet nemaz tik slikti. Ir tātad jāsaprot tas, ka šobrīd mēs esam tādā ļoti trauslā ģeopolitiskā situācijā, un tas stipri ietekmē mūsu tirgu un arī viršu patērētāji ir šajā te tirgu. Ja mēs skatāmies uz tādu neatkarīgu ekspertu vērtējumu, tad vēl šajā vasarā mums bija Signet bankas vērtējums par to, nu, kāds tad ir šis te viršu portfelis, viršu akcijas. Un tad mēs joprojām kopumā vērtējam, ka mūsu akcijām ir ļoti liels potenciāls, bet ārējie faktori šobrīd ļoti spēcīgi ietekmē mūsu darbību, un pat tad, ja mēs redzam tiešām tādus būtiskus soļus attīstības virzienā un ilgtermiņa peļņai, būtiskus investīcijas un pozitīvas ziņas, tirgus nereaģē tik ātri. Jā. Paldies. Viens no akcionāriem vaicā, kāpēc akcionāriem netiek izsūtītu bonusu programmas piedāvājumu? Šeit droši vien ātrā atbilde būs tāda, ka programmā mums ir ļoti konkrēti noteikts. 2 reizes gadā tātad mēs izsūtam šos piedāvājumus. Šogad tas tika izdarīts mājā, nākamais piedāvājums gaidāms novembrī. Ja tomēr kāds no akcionāriem nav saņēmis mājā šos te kodus, lūdzu dodiet mums ziņu, tie tiks nosūtīti. Paldies. Kāda ir nākamā pusgada EPS prognoze, kā arī 2025. gada EPS pirmā pusgada prognoze? Šādos griezumos datus mēs nepubliskojam, līdz ar to atbildi sniegt nevarēsim šogad, jo sagaidīsiet pavisam drīz. Vai mēs varētu parunāt par Lietuvu? Cik stācijas plānots 3-4 gadu laikā? Vai ir doma par atsevišķām stācijām, kas būtu svarīgas Latvijas klientiem, vai doma ir par lielu tīklu? Un otra lieta savukārt, vai nav vērts domāt par kādu cita tīkla nopirkšanu, piemēram, Astarte, kurš tirgo atsevišķas stacijas? Jā, ļoti plašs jautājums, limitēts laiks, tātad atbildes pirmo jautājumu daļu par Lietuvu. Visam jābūt racionāli mūsu uzturē. Ja mēs kaut ko darām, tam jābūt arī finanšu atdevēji, tāpēc Lietuvā skatāmies uz 2 galveniem scenārijiem. Viens ir vai nu ir atsevišķu staciju iegāde, vai arī šo staciju noma, tātad 2 dažādi scenāriji. Trešais scenārijs, protams, arī ir jauna staciju būvniecība, bet tas ir diezgan ilgs laiks un investīcijas ziņā prasošs process. Atbildēt, cik tieši mēs stacijas tādā veidā, izmantojot vienu no šiem 3 scenārijiem, atvērsim tuvāko laikā, es pašlaik nevaru, jo ir dažādi scenāriji, kuri var realizēties, kuri var nerealizēties. Būs labs piedāvājums. Jā, tas ir lielā mērā atkarīgs no tās tirgus situācijas un tirgus iespējām. Tas, ko es varu apliecināt, ka mēs skatāmies uz katru no šiem scenārijiem un pētam tātad šos te veidus, kā turpināt attīstīties, jo, kā jūs minēju arī webināru sākumā, izmaksu bāzi, infrastruktūras bāzi, viss mums ir izveidots. Mums tagad vienkārši jāaug. Paldies. Kāda ir motivācija uzņēmumam pie pašreizējām kredītu augstajām likmēm tik intensīvi celt jaunas stacijas par banku aizdoto naudu? Ir skaidri redzams, ka peļņa no šīm stacijām pašlaik ir krietni mazāk par kredītmaksājumiem. Es atbildēšu, ja mēs vērtējam tādas degvielas uzpildes stacijas rentabilitāti un šo te aizdevumu portfeli pretī, tad jāsaka, ka mēs aizņemamies ļoti pakāpeniski, ļoti patiesībā konservatīvi un meklējam šīs likmes patiešām labas. Nezinu, man liekas, maldīgs priekšstats ir, ka stacijas nespēja sekt savus kredītmaksājumus. Tas tāds, es teiktu, maldīgs apgalvojums. Ja? Tā kā šeit, es teiktu, ka stacija tīkla attīstība un aizdevuma portfels ir ļoti sabalansētā apjomā šobrīd. Es vēl piebilstu, kapitāla atdevi no stacijām pilnīgi noteikti vidēji mums ir jaunajām stacijām krietni augstāk nekā šī te
procentu maksājumus, procentuāli tīri. Ja, tā kā, biznesa ziņā tur nav nekas neloģisks, kam mēs ejam uz priekšu. Kā uzņēmuma vadība komentētu akciju vērtības nepārtrauktu kritumu gada laikā -8,6%, pretī tam, ka uzņēmums nepārtraukti attīstās, veic masīvas investīcijas visos darbības virzienos? Jā, īsais komentārs atkal zinot laika limitu, tātad, diemžēl, ģeopolitika, jo mēs redzam, ka, manuprāt, tas nav unikāls stāsts, arī daudziem citiem IPO, kas Latvijā pēdējos gados ir veikti. Tā akciju cenas dinamika nav bijusi pozitīva. Diemžēl mums ir kaimiņš blakus tāds, kāds viņš ir, un tas noteikti neveicina pašlaik investīciju, teiksim, tādas pozitīvas vides attīstību Latvijā. Bet atkal, mēs ejam ilgtermiņā, skatāmies ilgtermiņā, un mums nav plāns pārdzīvot par kaut kādu īstermiņa tādām svārstībām. Ieskatīsimies nākotnē. Vai tiek plānoti kādi jauni veikali kā Origo, un vai ir konkrēts mērķis par veikalu skaitu nākotnē? Mūsu strateģiskais mērķis šobrīd ir safokusēts uz degvielas uzpildes stacijām, un jaunie veikali ir vairāk tāds pēdējā gada eksperiments, un tad mēs tālāk vērtēsim katru konkrētu vietu, katru konkrētu potenciālu un kā tādu investīciju objektu. Šobrīd nekādu konkrētāku mērķi nestāstīšu. Varbūt jūs varētu pastāstīt par nākamo jautājumu. Kāds ir kopuzņēmuma nosaukums, kas dibināts biometāna rūpnīcas izveidei? Jā, varam atklāt, jo uzņēmums dibināts, tad uzņēmuma nosaukums būs pietiekami sarežģīts, bet Cleveland Biometāna. Tur arī tātad redzēsiet, ka uzņēmums ir nesen dibināts, ir arī akcionāru struktūra pieejama. Tur gan jāuzsver tas, ka ilgtermiņā šī uzņēmumā mēs paredzam iegūt akciju, teiksim, lielāko īpatsvaru, bet tas ir pakāpenisks process, tur ir savi iemesli, kāpēc tas tā notiek, bet ilgtermiņā mums tātad kļūsim tur par lielāko akcionāru. Paldies! Šis bija noslēdzošais jautājums. Atgādināšu, ka tuvākajā laikā būs pieejams arī webināra ieraksts, tādēļ sekojiet līdzi virši paziņojumiem. Paldies par kopā pavadīto laiku! Paldies! Paldies!